Čau dienas grāmatā. Šodien pirmdienas, nosacīt rīts jau gandrīz tuvāk pusdienas laikam. Piedzīvojumi. Piedzīvojumi jau sākās. Neko no rīta. Pamodāmies. Pa nakti gulējām ļoti labi. Vismaz nezinu, es. Likās, ka pietiekoši kluss bija. Un pļaviņi ok. Daudz ēdamais ir jāmēlī. Liels paldies, kas tas pa ciemu neauca. Tas ciems, kur mēs gājām uz Burtu saucās, viņš ir starp Cēsīm un Unguru ezeru, vai lielā mašīna brauc pagaidi. Kuš, lielā mašīna rībēs, kuš, redzi, kuš. Tā lielā mašīna pabrauca garām. Kā jau vakar teicu, sanāca negadījums ar vāģiem. Tagad izbraucām uz ceļu, diezgan skumji. Viņi ir pilnīgi, kā teikt, mašīna speciālisti, ģeometrija ir pilnīgs P. Nezinu, kaut ko mēs mēģināsim saglābt. Liels paldies, aci pie domas, kad paldies šī ciemtā skolas, pamatskolas darbiniekiem, kas bija ļoti atsaucīgi, ļāva uzlādēt telefonu, kompi un pacienāja ar kafiju, ar rabarberu maizi, vai vienkārši fantastika. Un ūdeni. Paviesojušies esam. Liels paldies tam ciematam. Tagad dodamies uz Unguru ezeru pusi. Sazvanījām Kalēju, viņš rīt atzvanīs, kas tur izskatīsies. Mums tā kā uzaicināja ciemos. Tā kā mums vajadzīgs telpas, nes kas tur sanāks uz to Kalēju. Nav vēl konkrēti sarunāts, bet vakarā būs ziņa, būs skaidrība, ko un kā. Un tad jau mēs faktiski zināsim pareizām, kā mums tālāk darīties un rīkoties. Kaut kā tā, pateicamies, ka ceļš ir, nomala ir pietiekoši mīksta un nav ne lielie akmeņi, nekas. Mierīgi iet eju blaku samelī. Tad nav ko 70 kg liekus vizināt. Tad tāds. Tāpatām gurdumiņš ir no visu dienu ceļojumu, tāpat katru dienu pa bišķiņu ejam. Tas fantastika. Nālēkins laikam. Tā kaut kā. Ejam pa drusiņai, galvenais jau mums tās čabatas dabūt, un tad jau tālāk redzēsim, kā tur bīdīties un dīdīties uz ādažu pusi. Pagaidām labi. Čau, dīvainais caurums, no kura visi būs redz, tad, uz sakariem. Un te jau došu ziņu, kā tur mums tālāk. Labi, davai. Čau.